Šajā epizodē iesāksim runāt par to, kā uzrakstīt perfektu uzvedni, kas dod jēdzīgu rezultātu jau ar pirmo piegājienu. Vai tev šķiet, ka ChatGPT bieži nedod to rezultātu, kādu bija gaidījis? Visticamāk, neesi iemācījies pareizi jautāt, lai iegūtu vēlamo rezultātu. Uzvedne jeb prompts ir tas, ko tu uzraksti mākslīgiem intelektam. Tā ir tava komanda vai jautājums. Jo precīzāk tu to uzraksti, jo noderīgāku atbildi saņemsi. Sāksim ar piemēru. Slikts piemērs – uzraksti e-pastu klientam. Labs piemērs – tu esi klientu attiecību speciālists. Uzraksti īsu, laipnu e-pastu klientam, kurš kavē rēķina apmaksu par 3 dienām. Uzsver sadarbības nozīmību, bet lūdz apmaksāt līdz piekdienai. Izmanto vienkāršu, draudzīgu valodu. Šis piemērs iekļauj visas svarīgākās sastāvdaļas, kas padara uzvedni saprotamu mākslīgiem intelektam. Lūk, ideāla prompta jeb uzvednes 7 sastāvdaļas. Loma, kādā lomā mākslīgiem intelektam jādarbojas. Uzdevums, ko tieši dari, kas jāizpilda. Konteksts, kam tas domāts. Kas jāzina par situāciju. Formāts, kā atbildē jāizskatās. Tonis stils, formāls vai draudzīgs? Vienkāršs vai akadēmisks? Piemēri vai ierobežojumi, ko mākslīgais intelekts drīkst vai nedrīkst? Uzdevuma mērķis, ko vēlies sasniegt ar rezultātu? Tagad pamēģini pats. Izmanto šo šablonu un ievieto savu situāciju. Saglabā šo struktūru kā špikeri. Kādā no nākamajiem video parādīšu, kā šādu vēl produktīvāk darboties ar uzvednēm. Ņem vērā, jo precīzāk pajautāsi, jo labāku rezultātu saņemsi. Ja vēlies redzēt līdzīgus video, abonē kanālu un esi pirmais, kurš noskatīsies jaunāko video.